Mani sauc Kristena. Ceru, ka jūs lielākā daļa jau zināt. Tad ir darba grupas vadītāja, Raimonds Tabulis, šosejas komisijas vadītājs. Un šodien tātad mūsu plānā ir apspriest to, kā mēs brauksim nākamajā, kādā veidā un ar kādiem noteikumiem. Drifta darba grupa ir strādājusi visus pēdējos 2 mēnešus. Un tātad mēs esam izstrādājuši priekšlikumus nolikumiem un arī tehniskajiem šiem nolikumiem. Mans piedāvājums ir sākt ar pro klasi, izrunāt gada nolikumu, izrunāt izmaiņas, kas ir jaunas šajā gadā, turpināt ar tehniskajiem noteikumiem pro klasē, tad ķerties klāt ielas klasē. Vai viss ir apmierināti? Ok, iebildumu nav. Tad ar to mēs arī varēsim sākt. Tāpēc mēs šīs dienas gaitā, šī vakara gaitā apspriedīsim kalendāru un apspriedīsim balli, kas mums arī tātad apbalvošanas pasākums, kas ir paredzēts nākamā gada janvārī. Ja? Tā, cik mums šodien ir proklases pārstāvju? Paceliet rociņus. 2, 3, 4. Un potenciāli ir proklases pārstāvju. Aha, ok, jau drusciņi vairāk, tas ļoti priecīgi īstenībā. Tātad, sākšu ar to, kā mēs strādājām un kā mēs vispār nonācām līdz tam, kas šeit ir tika publicēts Latvijas Automobīļu federācijas mājaslapā. Tika apkopoti ieteikumi, kas tika, teiksim, ko izdarīja arī Ieva lielu darbu, tika apkopoti no interneta, no iesūtītiem, tāpat tās arī uz Raimonda mājaslapu, uz e-pastu atnāca ieteikumi un pārdoms par to, kas būtu maināms un kas būtu darāms. Nākamajā gadā tad šīs te visas izmaiņas tika ņemtas vērā un apspriestas. Nav tā, ka mēs esam sēdējuši un domājuši no tukšu gaisa, kāds viss varētu izskatīties. Tā visiem, tas ir blakus telpā arī vēl ir beņķi, tos arī noteikti var atrast un izmantot. Jā. Un šeit pat, atkāpjoties nedaudz no šī te visa, klīst arī apkārt lapiņa, uz kurām es lūkšu visus uzrakstīt savus uzvārdus, tālu numurus un e-pasta adreses, kas darbojās un kuras reāli jūs izmantojat. Savādāk šī te informācija, kas ir aktuāla, līdz jums diemžēl nenonāk. Tā diemžēl notiek. Labi, tātad izmaiņa, kas ir skar pro klases noteikums nākamajam gadam, teiksim, tīri nolikuma formā. Šeit ir šīs te punkts čempionāta nolikumi, kas pagājuši gadu nav bijušas. Ja? Tātad punkts 1.2. Čempionāta nolikuma izmaiņas var tikt veiktas tikai ar visu čempionāta braucēju rakstisku piekrišanu. Ja? Šis te punkts ir bijis izlaists pagājušajā gadā, tā bija vajadzīga, lai šis te būtu sakārtots. Jā, gājuši to te vienkārši paņemt. Tātad punkts šis te. Jā, tātad, ja mēs pēc šīs sapulces pieņemam, ka nolikums ir spēkā esošs, tad nākamajā kādā gadījumā, ja ir nepieciešams kaut kāds globāls izmaiņas, tad to var pieņemt tikai ar to braucēju rakstisku piekrišanu, kas ir izņēmuši gadu licences. Šodien kvorums ir? Kaldzu? Šodien kvorums ir? Tas ir mēs šodien nebalsojam. Es jau saku, ka jūs pieņemsiet to. Nu, mēs jebkurā gadījumā, mēs pēc šīs sapulces arī reģistrēsim, pierakstīsim visas izmaiņas, kas ir bijušas vai nepieciešamas, vai ir kaut kādas vajadzības. Un tad jau skatīsimies, kas notiks tālāk, lai viss notiktu tā, kā tam ir jānotiek, arī pēc patiks. Paldies. Un tātad, arī vēl viena lieta, kas nav bijis atrunāta iepriekšējā čempionātā. 2011. gada Latvijas drifta čempionāts ir atklāts čempionāts. Tas nozīmē, ka jebkuras citas valsts izdotu drifta licenci, drīkst piedalīties arī mūsu čempionātā un vākt kaut vērtējumu punktus. Tā tas ir bijis visu laiku, bet nav bijis atrunāts šī te, faktiski nolikumā. Tālāk. Par to, kas notiek ar automātisko licencēšanos. Ja? Tātad tie braucēji, kas iepriekšējā gadā drifta kausā ir ieguvuši Seikjānieši, blakus telpā ir vēl papildus beņķi, varat no turienes paņemt. Un šeit vēl ir vietas, jau rekur tur vēl ir vietas. Tātad no strītiņa top 16 doši bīdās uz pro klasi bez atsevišķas licencēšanās nepieciešamības. Un tāpatās arī, protams, iepriekšējā gadā, kas ir pateikts pro klasē, var izņemt pro licenci un tā nav nekāda problēma.
Lieta, par kuru mēs lēmām arī, ir tātad sportistam ir tiesības vienreiz sezonā mainīt ieskaits klasi. Pagājušais gads bija tāds tā kā izmēģinājuma gads un bija ļoti interesanti redzēt, kā kas notikās. Bija mums precedenti no proklases Makārovs pārgājuši street klasi, tātad bija šī vajadzība. Un Lambert Jānis izdomāja pēdējā strietiņā arī nostartēt, ja, tādēļ, kad proklasē nekas īpaši tur nemainījās. Taču uz nākamo gadu mēs esam šo lietu reglamentējuši nedaudz savādāk. Un mums ir piedāvājums, ka sportistam vienreiz sezonā tomēr šīs tiesības mainīt klases saglabājas. Taču līdz savu sacensību pēdējām sacensībām. Tas nozīmē, ka, teiksim, ja ielas klases sacensības notiek pirms proklases sacensībām, tad nav tā, ka uz pēdējo sacensību es varu startēt proklasē, vai otrādāk, ja es esmu proklasē un es domāju mainīt savu klasi uz ielas klasi, tad iepriekšējā dienā ir vienā klasē, otrā, un tad braukšu abās divās, un tad tur sanāk pilnīgs bardaks. Tātad līdz šīm pēdējām sacensībām ir piedāvājums šāds te. Bet īstenībā šī te problēma atkrīt ar to, kad mēs skatīsimies tālāk street klasē, kādi dalībnieki tiek pieļauti ielas klasē vispārīgi. Līdz ar to es ceru, ka nākamajā šī te problēma būs izskaut kā tāda. Tā. Jā, un, protams, ka tiek zaudēti visi iegūtie kopvērtējumi punkti. Jā, piemēram, ja es no proklases aizēju uz ielas klasi, pirms tam esam iegūst punktus X, tad arī pārējot uz ielas klases, sākšu ielas klasē no 0, un šie tie punkti kopvērtējumā proklasē tiks anulēti. Es vienkārši lai mēģinātu motivēt arī braucējus paliktajā klasē, kur viņi ir. Un ja viņi izlēma, tad braukt, tad arī organizatori reiķinās ar kaut kādu dalībnieku skaitu, jā, un tas tā. Tam jau sākotnēji jāierobežo tas pasākums. Kādā veidā jāierobežo? Nu, komandas uztaisīt, un zināt, ka noteikti dalībnieku skaitu, un nevajag šūpoties. Cilvēkam nopietnam jābūt. Nē, protams, ja viņš grib piedalīties, tad viņš piedalās. Jā, bet tajā pašā laikā mums ir jāļauj iespēju tiem sportistiem, kas, piemēram, no ielas klases grib attīstīties uz pro, teiksim, pāriet uz šo te pro, ja viņiem parādās, viņus atrenējušies, viņiem parādās kaut kāds naudiņš to izdarīt sezonas laikā, mēs nevaram viņus tur tā paņemt un nogriezt, pateikt, nē, tu tur nestartēsi. Kāpēc? Tas nav vajadzīgs. Jā. Vai arī pazūd naudiņu un tā braukt ar vienās, vai ne? Tā, kas vēl ir, kas tātad katrā čempionātā, sākot lietu, ar ko es izlaidu, tad, protams, joprojām pro klase ir čempionāts. Tātad pro klasē braucošie sportisti cīnās par čempionu titulu, savukārt ielas klasē tas ir kaus, un tas ir cīnās par kopvērtējuma kausa ieguvēju, ja? Kopvērtējuma līderi, nevis par čempionu titulu. Tā bija arī pagājušajā. Tas tā kā viss paliek spēkā. Un, lai posmā tiktu iegūti čempionātā ieskaitas punkti, minimālais dalībnieku skaits 18, tāpēc kā arī 12. Tālāk, sacensību rīkošanā pa lielam tur arī nekas nav mainījies no pagājušā gada. Sacensību vieta un laiks tālāk, es varētu dot vārdu Raimondam par kalendāru. Proklasē. Klasē, arī street klasē īstenībā kalendārs vēl top, un nākošajā nedēļā būs apstiprinājums projektam, jo var tikai pateikt to, ka katrā mēnesī ir viena sacensība, lai nebūs tāds ātrāk kā pagājušajā. Līdz ar to arī grūti visur šajā ziņā, ka... 31. jūlija nedēļas vaglē ir ieplānots? Jā. Ideāli. Šajā sakarā, lai nebūtu tādas problēmas kā pagājuši, kad ir pēc 2 vai pēc nedēļas jaunas sacensības. Vai arī bija pārāk liela cauruma sacensību kalendārā? Nē, nu tā īstenībā nav arī tāda... Cik posmi plānoti? Cik posmi plānoti? 5. 5 klasē. Arī katrai klasē, jā. Šobrīd runājot par proti, tie ir 5, katru mēnesi pa vienam, jā, mums tā saprot. Tālāk. Un par jautājums par sacensībām. Nebūs tā, ka ir kāds alternatīvās sacensības uztaisīs no organizēt? To neviens nevar. Kad trases noslogoti, tāpēc arī problēmas bišķiņ sastādīt par kalendāru. Nav tāda cauruma, ko varētu iesaukties.
kāds atklātais posms būs ielās, pagājušajā gadā gāja runa par to, kurētu būt, ka būs Ļoti vajadzētu. Vajag dārgi maksāt, pirmkārt, sanākam kopā, katrs tāds tūkstotim būs sacensības ielās. Nē, vienkārši nopietni runājot, tad vajag sarežģīt, un arī mūsu negrib redzēt, ja tā godīgi ielās. Nē, nu pa lielam ir tā. Labprāt. Kāpēc ir bažas par to, ja ir pro klasa un jaunie braucēji atnāks pro klasu, tad reāli ir tā, ka vecie braucēji nevēlēsies braukšos 2 līkumus esošos. Nozīmē, ka ies jauni līkumi klāt. Bet ne visi strīt braucēji, kas iekā pro klasē, ir gatavi vēl, nezinu, Ozolam vai Alkumu. Nu, tur vajag bišķi saprast arī to zelta vidusceļu atrast. Starp vecajiem un jaunajiem braucējiem. Es vēl labprāt saprotu, tas ir tikai baigā foršā reklāma ielās, ko uztaisīt, bet tas ir baigās investīcijas. Neesmu gatavs tādām pavērsienam. Neviens man liekas nav gatavs, bet, principā, sarunas ir tāpatā. Viena reāli ir 4 biķernieki un 1 māņos duši, ja? Jā. Nē, vēl ir, ja runa par Lietuvu un Igauniju. Proklasē. Proklasē. Strīt, tur ir bišķi. Bet viņš arī nav. Vēl ir lieta tāda, teiksim, nedaudz papilozofējot par šo tēmu, ja tu iekāp tajā proklasē, tev ir jācīnās par to, jā, svarīgi, tāpatās, kā, teiksim, noteikums nevar pakārtot kaut kādām 1, 2, 3 cilvēkiem, jā, tā ir klase, kur tu uztais un viss cīnās līdzvērtīgi. Un arī VRC līdzvērtīgi cīnās tie, kas iebrauc 1. gadu šī ieskaitē un tie, kas tur jau brauc jau 15. Tas nav īsti. Labi, tur tie topi mainās bišķi, kur mums ir 1 biķernieki un 3 līkumi pa lielam. Nē, tīri teorētiski ir iespējams, bet es gribētu... Bet, teiksim, no 5 posmiem, ja vēl viens ir Lietuva un viena Igaunija, tad te ir vēl vieta